Stāstīt, rādīt, skaidrot. Mēs zinām, kas, kur, kā un kad notiek. Tas viss no jauniešu skatu punkta. Pirmais šāda veida jauniešu raidījums Latvijā – Runā TV. Sveiks, Runā TV skatītāji! Ar jums kā parasti kopā Mārtiņš Un Raivis. Mārtiņ, vai tu zini, kas notiks pēc 10 dienām? Ja es pareizi atceros, tad sāksies Ziemas olimpiskās spēles Sočos. Tieši tā, un tādēļ arī mēs atrodamies šeit Latvijas televīzijas sporta studijā. Bet zini, kas ir interesanti? Ka vislielākā Latvijas žurnālistu delegācija ir tieši no Latvijas televīzijas. Jā, un tādēļ arī mūsu nākamais sižets ir par to, kā Latvijas televīzijas žurnālisti gatavojas šim piedzīvojumam. Jā, tieši tā. Skatāmies. Un ja jūs varat uzlikt savu roku uz sirds un pateikt, ka es esmu pasaulē labākais, vai es esmu pasaulē 60. labākais savā profesijā, ja godīgi, es sev nevarētu tā pateikt. Un tādēļ es izjūtu tādu lielu atbildību, ka es esmu tur. Runājot par galvenajiem uzdevumiem un grafiku, Armands pastāstīja, ka būs jāstrādā ļoti daudz. Par piemēru pieminot Olimpiskās spēles Londonā, kur Armands ar operatoriem vidēji dienā strādāja 20 stundas un gulēja tikai 4. Jāpaspēj būt tur, kur vajag būt. Un tā misijas tā apziņa ir, kad mēs esam tās ķēdes posmiņš starp to sportistu un starp tiem cilvēkiem daudziem, kas grib zināt, kā iet, kā bija un kā būs. Un jā, tad, kad mēs skatāmies tiešraides, tad viss jau notiek, bet pirms tam jau vesels stāsts ar visām problēmām, ar emocionāliem lūzumiem, ar dažādām lietām, kuras varbūt pat mēs neatļaujamies pateikt, bet mēs cenšamies nodot tādā saudzīgā formā, jo, kā ir pierādījies, šī olimpiāda, manuprāt, ir tāda liela emocionāla nervu spēle. Un tur ir tik daudz to lietu, kas sajiet kopā un gal galā ir tā medaļa. Mēdījos tiek daudz runāts par striktiem ierobežojumiem Sočos, kas skar žurnālistu darbu. Par šo tēmatu runājot, Armands izteicās, ka konkurence informācijas ziņā ir jebkurā pasaules malā. Katrs grib būt pirmais un iegūt unikālu materiālu. To viņi nevarēs nokontrolēt. Es neticu, ka kāds nāks ķert tev fotoaparātu nost un tam līdzīgi, jo es domāju, ka Krievi arī negrib izsaukt uz sevīm to uguni, ko pasaules mēdīji var par viņiem pateikt, par viņiem uzrakstīt, un šā vai tā tas būs. Viņiem, manuprāt, ir jāparāda to, kas ir viņu kultūrā labākais, jo mēs, baltieši, zinām, kas varbūt ir viņiem sliktākais, bet pasaule to vēl nezina. Arī sporta spēļu komentētājs Anatolijs Kreipāns uzskata, ka katram nepieliks klāt apsargu vai kontrolieri. Tas vienkārši nav iespējams. Kur tu filmē, kam tu to rādīsi? Tas nav iespējams vienkārši. Bet kas attiec uz tādiem ierobežojumiem, kas attiektos tieši uz konkrētu darbošanās, uz profesionālo darbību, es domāju, ka tādu nav. Varbūt kāda ir, ko mēs vēl nezinām, aizbrauksim, tur tad jau zināsim. Katrās olimpiskās spēlēs jau ir kaut kādi lielāka vai mazāka pārsteiguma. Runājot par teroraktu iespēju Sočos, Armands atklāja, ka šo tēmu jau ir izrunājis ar kolēģi Dāvi Ernštreitu, un zināmas bažas un bailes tomēr ir, jo bijuši terorakti Atlantas olimpiādē un ir izskanējuši draudi arī attiecībā uz Sočiem. Ja viņi bliezīs, tad viņi bliezīs citur Krievijā. Jo redzot to, kāda ir šī pārbaude olimpiskajās spēlēs, ka tu pat nevari uz savu mēdīju centru aiziet, kas ir varbūt 10 metrus, bet tev šajos 10 metros ir 4 kontrola punkti, kur tu izņem visas savas kabatas, tev skaners pāriet pāri visam tavam ķermenim divreiz, un pēc tam vēl tev palūdz somu attaisīt. Tas nav tā, kā jūs ejat lidostā. Aizmirstiet. Lidostā tas jums ir kurorts, jo, ja mēs tur esam 2 nedēļas, viņi mūs zina sejā jau tie apsargi. Viņi šā vai tā līdz pēdējai vīlītei tev izskratīs, pārbaudīs un es ceru, ka krieviski vēl nebūs pa matuški, bet tā zolīdi un smuki palaidīs. Uz jautājumu par to, kas ir tas, ko parasti skatītāji neredz, Armands atbildēja, ka tas ir katra sportista stāsts. Tas, kas paliek aizskadrā, ir tik daudz lietas jau ne tikai šajā olimpiādē, bet jebkurā tev saskarsmē ar šiem sportistiem. Mēs jau viņus filmējam no māja. Lūži tāpat kā viņi gatavojas, arī mēs vācam par viņiem materiālus, un uz olimpiskajā studijā mums redzījumos jau bija šie stāsti, ko viņiem tas nozīmē, ko tas nozīmē ģimenei, kāds šis ceļš ir.
Savukārt Anatolijs Kreipāns minēja, ka tieši klātbūtnes efekts ir vislielākais ieguvums. Tas klātbūtnes efekts, ka tu arī pēc tam arī kaut kur satiekot, varbūt pēc 2 stundām vai nākamajā dienā, tu jau vari daudz ko vairāk zināt nekā komentēt pieņemsim no šejienes. Kā Armands intervijā teica, Olimpiskās spēles ir kā mūsu otrie dziesmu svētki, kur visa Latvija sanāk kopā un jūt līdzi. Taču šajos svētkos var piedalīties tikai labākie. Ja jūs varat pateikt par to savu profesiju, ka jūs kā skolotāja, ārsta vai kas darat savu darbu tikai hobiju pēc, nē, jūs nedarat. Jūs darat ar visu sirdi, un viņi tāpat dara. Tā kā turam īkšķis. Loreta Kalniņa, Toms Ošiņš, Runā TV. Klausies, ir kaut kas jāizdomā, mums nākamais sižets jāpiesaka. Mēs aptaujājam cilvēkus, varbūt kādam palīdzību palūgt, es nezinu. Jā, varam pajautāt. Reku meiteni, kā viņu sauc? Loreta. Loreta, atnāks lūdzu. Čau. Čau, Loreta. Jautājumu. Jā, tūlīt. Kā tev iet? Ko varam pajautāt? Izdomāji? Tūlīt. Jā. Zinu, tūlīt pēc 10 dienām sāksies Ziemas olimpiskās spēles Sočos. Un vai tu zināji, ka tagad ir tāds jauns sporta veids daļslēpošana? Nē. Nu, re? Jā, bet varbūt tomēr ir kāds, kurš zina par interesantajiem sporta veidiem Sočos. Skatāmies. Es jums pačukstēšu, tie īstenībā ir meli. 7. februārī tiks atklātas Olimpiskās spēles Sočos. Tāpēc Runā TV vēlējās noskaidrot, kuriem Latvijas sportistiem skatītāji jutīs līdzi visvairāk un vai Olimpiskās spēles varētu notikt arī Rīgā. Notikums, kurš notiek reizes 4 gados, kad visi pasaules labākie sportisti populārākajos sporta veidos noskaidro, kurš ir labākais. Es teiktu, ka peldēšanā, tāpēc, ka es nemāku peldēt, bet tas varētu būt foršs. Iespējams, tas noteikti būtu ļoti interesanti, bet man vairāk saist mākslu, tāpēc es uz citu pusi. Hokejā. Līdzjutējos. Vasaras spēlēs varbūt peldēšanā, bet ziemas laikam nekur. Mārtiņam Dukuram. Viņš ir vislabākais. Es balsošu par mūsējiem visos sporta veidos, bet es vairāk būs bobslejs, kamaniņas un skeletons. Latvijas hokeja izlasi un par kādu sapētāju Miku Svejnieku, jo viņš ir mans kādreizējais skolas biedrs. Astar Gujovs, bobslejā, hokeja izlase, protams, tas viss vairāk. Skeletonā, jā, bobslejā, jā. Nu, es nezinu, es varu pateikt, man liekas, daudz kur Latvija vinēs. Manuprāt, varbūt ne Rīgā, bet kaut kur ārpus Rīgas, kur vairāk kā laukumi, kur uzbūvē to visu. Šobrīd Rīgai nav tāda iespēja vienkārši norganizēt tādu masveidu pasākumu. Tuvākajā nākotnē gan jau, ka nē. Nav tā infrastruktūra. Nē, es domāju, ka noteikti tas varētu būt, bet tas noteikti prasīt ļoti daudz naudas. Tas pilnīgi noteikti izklausās intriģējoši, tā kā, ja man sanāks, es noteikti skatīšos, bet speciāli tā nemeklēšu. Es tādu vispār nebiju dzirdējusi. Jā. Nē. Ko jūs mūlat? Ja trāpīšos tajā brīdī, es noteikti pasīšos, kas tas tāds ir. Tas kaut kas joks. Daļslēpotāji, tas varētu būt tāpat kā daļslidošana, ļoti daļi, tikai uz slēpēm. Droši vien lielā ātrumā un ar visādām piruetēm un tā. Nav nejausmas. Aicinām arī jūs sekot līdz Latvijas olimpiešu gaitām Sočos. Sabīna Bērziņa, Armands Svelpe, Runā TV. Klausies, kas ir bijis tāds trakākais, ko tu bērnībā esi ziemā darījis? Kas pirmais nāk prātā? Man pie mājām bija tāds kalns, diezgan stāvs, un viņu sauc par zaļajām kāpām. Un tur bija apakšā uztaisīts tramplīns, un es ar savu škoļņiku nesos lejā, un tad lec pa to tramplīnu un nokrit uz muguras. Jā, un tas bija tā diezgan ekstrēms, zin kā priekš 8-gadīgi ķipa ar tādu. Mans gadījums arī ir saistīts ar kāpām. Mēs tikai 3 čaļi sasēdāmies tādās mazās ragavās, bet tad uzreiz iedomājies kāds ātrums, tā kā bobslejā laidām lejā pa kāpām, un tad katrs pret savu priedi. Forši. Bet kāpēc es tev to jautāju? Tāpēc, kad ir čaļi, kas joprojām, tāpat kā bērnībā, dara visādas trakas lietas. Viņi pat ar slēpēm brauc pa visādām margām runtiem. Skilumināti. Jā, tieši tā. Un par to ir arī mūsu nākamais sižets. Skatāmies. Ziemas olimpiskās spēles nav vienīgā vieta, kur slēpotāji veic ekstrēmus trikus. Runā TV devās satikt puišus no Skilumināti organizācijas.
Jaunieši, neskatoties uz savu aizņemtību, darbu un mācībām, spējuši izbrīvēt laiku, lai veiktu bīstamus trikus un bieži laust savas slēpes pilsētas vidē. Sportisti ne tikai izpilda trikus, bet arī filmē to visu. Rezultātā ir radusies vesela filma, kas tika rādīta kinoteātros. Mēs nodarbojamies ar ekstrēmiem sporta veidiem, ne tikai slēpošanu, un to visu filmējam, apstrādājam. Un no tā visu mēģinām uztaisīt kvalitatīvu kaut kādu produktu. Lai gan triki uz slēpēm filmu skatītājiem var likties diezgan ekstrēmi, paši puiši noliedz, ka tajā visā ir kas ekstrēms. Tas, ja tu to dari katru dienu, piemēram, es nezinu, strādā uz naftas urbumu kaut kur pie Antarktīdas, ja? Tas vairs nav ekstrēmi. Tā ir ikdiena. Iespaidojoties no materiāla, kas redzēts sociālajos tīklos, puiši no Skiluminati centās veikt trikus uz slēpēm pilsētas vidē arī šeit pat, Latvijā. Kādēļ ielās nevis uz kalna, jaunieši atbildēja, ka pilsētas vide sniedz neskaitām daudz iespēju. Šis trīts tev piedāvā tik daudz, ko tu vienkārši uz kalna nekad dzīvē nedabūsi. Viņš tev piedāvā daļa, ko tu pat nevar iztēloties. Kas tev notika pēc 5 minūtēm? Tur 3 stundas rakt milzīgi traplīt ar sniegu, un tev piebrauks benti, policija un pateiks, davai nebūs tā kā kancel. Puiši intervijā pastāstīja, ka slēpošana pilsētas vidē prasa arī daudz darba. Tev vajag izdarīt tik daudz lietu. Saņemties, izlekt, sakoncentrēties, sagrupēties un lišķēties. Ko darīt? Skiluminati veidotajā filmā ir redzams, ka šī nodarbošanās var būt bīstama, bet kā puiši atklāja, šis risks gūt traumas ir kā spēle. Spēle, kurā jāpārvar bailes, pēc kuru pārvarēšanas seko tā foršā sajūta. Tam džekam, kam bija jāsauc ārā palīdzīt, tas ieblietējas sejas nobrāzuma traumu. Tur ir tā spēle, tur arī sākās tā visa intriga, ka nebaidīties no bailēm. Ir bailes, un tad, kad viņas pārvar, tad ir tā foršā sajūta, un tad tās traumas. Es nezinu, nedomā, ka viņas tik bieži nenāk. Tas, kādēļ puiši nodarbojas ar šo sporta veidu, ir piedzīvotā emocija gamma, kas veido paši Skiluminati. Tev ir stresiņš, tev ir tāda iekšēja cīņas sajūta. Tev, protams, nevienam nav noslēpums, ka veciem patīk sports. Vecim patīk sports. Vecis grib būt labs sportā. Tas viss, tā visa buķeti savienojas kopā un vienkārši tu esi Skiluminati. Jauniešu, kas darbojas Skiluminati organizācijā, mērķis ir aizpildīt daļu slēpošanas industrijas un pierādīt, ka arī Latvijā ir cilvēki, kas var nodarboties ar šādu sporta veidu. Loreta Kalniņa, Juris Stoļarovs, Runā TV. Novēlam veiksmi mūsējiem Sočos. Jā, lai atbrauc mājās ar kārtīgu zeltu, sudrabu vai bronzu. Kā tad? Un arī veiksmi sporta žurnālistiem, lai nenosalst. Pareizi. Atcerieties mūs sekot sociālajos tīklos, Facebookā, Twitterī. YouTube'ā. Skatīties mūs. Un tiekamies pēc 2 nedēļām. Dubultais Aksels. Pēc tādām ēkām, kas tiešām simbolizē Latviju un brīvības pieminieku. Es citādi nevaru īsti iedomāties, godīgi sakot. Saimas ēka, jo tur jau visi tie mūsu galvenie sēž.